Kā tur īsti ir ar to gaļas ēšanu un nēšanu un fermentu dzeršanu un nedzeršanu? Ir šis jautājums, jo praktiski ir šī informācija arī mums no paša sākuma, kad mēs interesējāmies un sākām dzert. Tātad bija stāsts par to, kad nomainoties mikrobiomam, dabīgi cilvēks negribēs gaļu un zivis. Es zinu, ka ļoti daudziem tā arī ir. Bet es vienmēr stāstu savu personisko pieredzi. Es varu teikt, ka Gatis pārstāja ēst gaļu, kurš bija riktīgs gaļēdājs. Tas bija tas cilvēks. Ir cilvēks vēl. Bet viens no tiem tipiem, kas teica, man tos salātus mazāk, lūdzu, Kristīna, man to gaļu vairāk, man tās kotletes vairāk, un es bieži vien taisīju atsevišķu sēdienus. Jā, jo Gatim bija vairāk gaļa, un arī desas viņš ēd, un ko tik viņš neēda. Tā kā Gatis ir spilgts piemērs, ka jau 2 gadi mēs darām fermentus, un 2 gadi kaut kad sākumā, varbūt pirmo mēnesi, un 2, kā arī saka, jums nav kā ar nazi jānogriež šī gaļa un zivs un olas un vēl nezinu, un jūs sagādāsiet vienkārši stresu. Atkarīgs kāds mērķis, ja grib ātrāk to mikrobiomu nomainīt, tad vajag piedomāt. Bet tas ir cits stāsts, es tā negribu iegrimt tajā tēmā. Par to gaļu ir tā. Jā, gaļu mēs joprojām ar Gati neēdam. Zivi tad pirmais periods, māc pirmais gads, vispār pirmie 8 mēneši, vairāk, bija tā, ka mēs tikai salātus ēdām. Tā bija dabīga vēlme ēst tikai un vienīgi salātus. Bija šādi tad kaut kādas vārītas stikla nūdeles, kaut kādi tādi, kā saka, kaut kas vārīts bija, bet pārsvarā, jā, tie bija salāti. Tas bija apmēram kādi 8 mēneši, 9, pēc tam ķermenis sāka pieprasīt taukvielas. Mēs grēkojam, tad atcerieties, ja jums ir mērķis šo mikrobiomu pēc iespējas ātrāk nomainīt, nekad neizslēdziet eļļas, tātad augstās spieduma eļļas, vienalga kādas vienkārši mainam. Ja? Es, pieņemsim, dzeru šobrīd smilšķērkšķu eļļu, man ir melnā ķimeņu eļļa, kaņepju eļļa vienmēr ir mājās, viņa gan ir pie salātiem. Mēs lietojām eļļas, bet tas bija nepietiekami, jo tomēr eļļa, tā taukvielas un tās omegas ir ļoti, ļoti būtiskas visam organismam. Tā kā, personīgi mums, un arī Kirils vairāk kārtīgi par to ir atgādinājis, ka neaizmirstiet eļļas lietot tukšā dūšā. Pēc tam, pēc tiem 9 mēnešiem, organisms sāka pieprasīt tātad taukvielas vairāk. Un iespējams, ja būtu pietiekamā daudzumā lietotas eļļas, tad jo man ķermenis sāka prasīt zivi. Es vēl vairākas nedēļas, ap mēnesi, vēroju sevi, vai tā tiešām, kurš to zivi prasa. Jā, bet es sapratu to, ka manam organismam to ļoti vajadzēja, jo man arī bišķiņi tā kā sausāka āda palika un matu stāvoklis mazliet pamainījās, un es sapratu, ka tomēr tikai vienīgi uz salātiem nesanāks. Jā, un tad pēc tā gada, sajūtot organismu, zivs atgriezās mūsu racionā, šādi tādi. Un vajag ieklausīties un noteikt sevi. To es arī esmu vairāk kārtīgi jums teikusi, kad nevajag, kā saka, šablons, jā, fermenti atbrīvo no gaļas, fermenti atbrīvo no zivīm, jā. Man liekas, tiklīdz kā ir tāda programma, tas nav labi. Mums ir jādzird šeit, ko mums organisms grib. Un tā kā man šī pieredze diezgan liela ar šīm visām neskaitāmām diētu ieturēšanām, ar vegānismu, svaigēšanu, jā, tikai veģetārismu. Es vienkārši sapratu, ka mans ķermenis to vēlās. Bet ir viens bet. Tad ir vairāki posmi, kad man dabīgi, kas ir pats labākais, tev nav sevi jāmoca, tev nav jāpiedomā. Protams, tas nāk ar laiku, fermenti ļoti labi
palīdz ieklausīties. Man tie signāli palika vēl spēcīgāki pēc gada. Tas skatieties pēc gada, nevis pēc 1 mēneša. Nu jā, ja māžojās ar tām plasmas pudelēm ilgu laiku, tad tos rezultātus, man liekas, var tā arī īsti nesagaidīt tādus, kādus viņus vajadzētu sagaidīt. Un jā, bet ir viens bet ar to zivi. Tomēr šīs baktērijas īsti, viņām būs ļoti daudz darba, ja mēs patstāvīgi iesim tā kā arī pret viņām un lietosim daudz, tāpat turpināsim lietot daudz gaļu, daudz piena produktus, ēdīsim tāpat maizi ar augu. Tad būs tāds tā kā mazliet, mēs gribēsim rezultātus un domāsim, par ko tur Kristīna runā, kāda enerģija tur, kas tur vispār notiek, man nekā tāda nav. Tad ir tomēr sevi šeit, atkal ir tas, ka, padomājam, kaut vai 20 dienām, ja dzeram fermentus, uz veselību, dzeram fermentus un piedomājam, ja, kaut vai izslēdzam maizi un pienu, ja, atstājam, nezinu, ja tur, vai atkal otrādāk, ja, turpinam ēst dzīvi, bet piedomājam, vai mums patiešām tā maize ar augu ir vajadzīga, ja, un tad mēs dzeram fermentus un vēl mēs vairāk reipsim, atceramies. Mēs vairāk reipsim, ja mēs dzersim, ja mēs turpināsim ēst, tad ar to, ko viņi parasti neiet kopā. Ja? Princesa. Princesīte mana, sveiku. Sveiku, iepazīstāties. Minīgs jaunkundze. Jā, tā kā tā. Un mani novērojumi ir tādi, ka te ir jāatrod tas balans. Tad fiziski, enerģetiski man vispār ne gaļa, ne zivs neuzrunā. Man tas tāpat tās, protams, tā mazā makarelīte, ja tur peldās pa jūru un enerģetiski bišķiņ vieglāk ir. Bet tiklīdz kā ir kāds lielāks dzīvnieks, man liekas, ir cilvēki, kas neko nejūt, un es nesaku, ka nav jāiet, bet es runāju personīgi par sevi, man šī enerģija par smagu ir. Bet, ja vajag, tad 2 reizes gadā es varu 1-2 dienas paēst tīru speķi. Tāpēc, ka pēc šiem 10 gadiem, kad es biju šajās fiziskajās mocībās un veselības meklējumos, es izmēģināju tik daudz, ka šobrīd arī ar fermentu un organismu attīrīšanas palīdzības esmu 99% skaidri sapratusi un izjūtusi to, kad nevajag arī iet pret sevi. Ja? Tas nav vajadzīgs. Tā kā tā. Jā, tātad tas bet. Tas bet ir tāds, kad, kā es saku, ēst jūs varat visu, bet tad nebrīnieties, kad jums vairāk, pieņemsim, pūtīsies vēders. Kaut kas ar vēderīzeju nebūs tāds. Jo, minīt, Šaulīte grib pie manis visu laiku. Un, jā, pūtīsies vēders. Jo es esmu ievērojis tajos periodos, kad es, pieņemsim, veicu limfas tīrīšanu, tad, protams, galīgi nav ieteicams smagie produkti, tev viņi ir jāizslēdz. Un tajos periodos esmu ievērojis, ka vēders jūtās daudz labāk. Tad, kad ir tie periodi, kad uznāk vēlme paēst zivi, tad vēders var pūsties kopā ar fermentiem un pat ļoti. Un arī reipšana var būt vairāk, kas ir normāli pilnīgi pie tā, ka tu turpini ēst piena produktu. Piena produktu sen jau mums nav. Tā kā tā jums ir viela pārdomām. Piespiest sevi nevajag, bet disciplīnai vajag būt, vajag piedomāt. Tā kā par visu dzīvē nebrīnīties, ja mēs pieņemsim, gaidam kaut kādus šo brīnumu tableti, ja, brīnumu dzērienu, tad tomēr nav tā, ka mums nekas nav jādara. Te ir atkal atkarīgs, kāds jums ir mērķis. Ja? Kāds jums ir mērķis ar fermentiem. Tāpat tiem, kam ir tvertnes mājās jau, jūs esat gan dakteri, gan alķīmiķi sev un savai ģimenei. Tas ir visvērtīgāk, tīpaši, ja te nav nozīmes, vai vīrietis taisa, vai sieviete. Mums ir ļoti daudz vīriešu, kam tas ļoti patīk, vai arī tieši vīrieši ir tie, kas taisa. Mūsu mājās tā fermentu radītāja esmu es, bet daudzās ģimenēs ir savādāk. Tam nav nozīmes. Galvenais
lai tām radītājiem būtu tas sauciens radīt šo, jo tā ir alķīmija. Un pats galvenais ir tas, kas jums notiek šeit. Kāds ir balans starp visu, ja? Sākot no pirmās čakras un beidzot ar augšu. Cik jūs esat harmoniski, cik balansēti, arī enzīms tāds sanāks. Un tas ir pats vērtīgākais, ko jūs varat ielikt šajā dzērienā. Tā ir jūsu mīlestība, jūsu tīrība. Tāds arī dzēriens sanāk. Vēlreiz gribu atgādināt jums par higiēnu. Tā kā šie ir dzīvi organismi, atceramies. Netaisam brāgas. Jā, un nebrīnamies, ka fermenti ar laiku pārvēršās par brāgu, jo jūs neievērot higiēnu. Ja jūs taisot, pieņemsim, kaut kas tur nokrīt, jā, vai ilgi tvertne stāv vaļā, pieņemsim, jūs taisat tvertne stāv atvērta vaļā, kas tad tur, es tur fiksi, pusstundiņi jau tikai, kamēr sataisīšu, nevienmēr aizklājam visu, dezinficējam spaini, ja ir vajadzīgs, dezinficējam pareizi pudeles, jā, jo atceramies, jo tā vide būs netīrāka, jo viņām vairāk vajadzēs čurāt spirtu. Un, ja mēs vēl liekam nekvalitatīvus augļus, kaut ko tur, kā saka, mēģinām ne tikai ar to tīro pieeju, tīro sirsnaņu, ja, kas ir vissvarīgāk, bet vairāk kārtīgs esmu pārliecinājusies, ka cilvēkiem ir problēmas. Varbūt problēmas ir man, varbūt es viņas saskatu. Tā arī varbūt, jā. Bet es jums silti iesaku padomāt par to, ja? Nedzert no kakliņa, nelaizīt tos pirkstus un taisot fermentus, ja? Nevajag to darīt. Tas viss nonāk fermentos, taisam viņu tīru, ja? Jo ļoti bieži pagaršojot pie citiem, es tomēr jūtu šo brāgas piegaršu. Un tas nav labi, ja? Jo vairāk jūs viņu taisīsiet, jo vairāk viņa ne tas, kas ir vajadzīgs, ja? Vajag dzert tīru mantu, un tad arī būs šie rezultāti, ja? Bet tas viss kopumā es gribēju pastāstīt par to zīvi un gaļu, jā, ka ēst var, galvenais saprast, vai mēs esam pietiekami daudz darījuši, lai tie būtu pareizie impulsi, kam to zīvi vajag. Es neteikšu, es no paša sākuma teicu, ka mans mērķis nav pārstāt ēst. Es vispār biju tas, kas teica, nē, es ēdīšu tāpat 3 reizes dienā. Tā kā ēdīšu, tā ēdīšu. Bet ar fermentiem tā nesanāk, ja viņas dzer regulāri un ja viņas dzer daudz, tad tu ēd mazāk. Jā, tur atkal bija tas psiholoģiskais variants man vienu mirkli, tad es domāju, es nevaru ēst tikai 1 reizi dienā ar savu svaru. Atstiepšu kāds. Nē, tā nebija. Drīzāk otrādāk arī man cilvēki prasa, tad ja ir visbiežākais cilvēki grib zaudēt svaru, tad diezgan daudz kilogrami var aiziet, bet tiem, kā man tieši bija problēma tos savus 2 kilogramus piedabūt vienmēr, ja, un tik līdz kā mazākais stresiņš tā, tie 2 kilogrami nost, man kļūst sarežģīti, kā saka, jau panest savu ķermeni pie saviem 173 augstumā. Jā, tāpēc man tie ap 55 man ir jāturās. Ja tas ir 51, man tas galīgi nedara. Un man bija diezgan sarežģīti to noturēt tagad. Un tas arī par fermentiem ir riktīgi forši, ka ir šis balans, kad ar laiku, bet atkal cik ilgam laikam ir jāiet, es nezinu. Mums ar Gati bija gads, kad sāka pat tiešām gan Gatim, gan man, viņam tas svars stabilizējās, un man tas mans svars. Un viennozīmīgi tu kļūsti veselīgāks, tu kļūsti priecīgāks, tas balans, to balansu ir daudz vieglāk saglabāt, tev nav vairs tie trīcekļi tik bieži. Vispār nav trīceklis uz šo ēdienu, kā kādreiz, kad sagribās. Mums ap 8, 7 sagribās ēst dabīgi un ļoti, ka mēs gribam ēst un mēs izbaudam ēdienu, bet visa diena tev paiet brīvībā un tev nekur nekas netrīc, ka kaut ko vajag. Protams, šad tad var kaut ko uzkost un Gatis ar šad tad, kad kaut kur brauc, var paņemt kaut kādus veselīgos našķus, bet tie nav saldumi, tie nav noteikti saldumi. Un
tas arī ir tāds, gatas man ir rīktīgs piemērs, un arī man saldums negribas, es šat tad ēdu to šokolādi, un tagad es iedzertu kakao ar medu, šat tad varu kaut kādu mandeļu, pastu ar ķiršiem, kur topinambūra, sīrups ir klāt, tas tā par etam. Bet gatas, jā, viņš vairs nekāds saldums neizvēlās. Vienīgais ģimenē, kad mēs te bijām, Keitas dzimšanas dienā, laikam bijām tajā restorānā, un tad laikam mēs tur paņēmām vegānisko kūciņu. Jā, tā kā tā, mīļie. Viss iet solīti pa solītim, nemocam sevi, ieklausamies sevī, bet tā ieklausīšanās jums nāks ar laiku. Ar laiku. Cik ilgā laikā, to es nevaru pateikt. Katram ir individuāli. Bet, ja to procesu gribat pātrināt, tad piedomājiet pie tā, lai fermentiem arī būtu vieglāk šo mikrobiomu jums pamainīt. Lūk, tāds diezgan garš video man sanāca. Gribēju tikai par dzīvi pateikt. Jā, lūk, tā kā tā. Tāds mans info jums.